Pirmkārt, paldies par uzaicinājumu, iespēju būt konferencē. Iespēja robežās bija klāt vakar un šodien, un jāsaka, ka iespējas ir ļoti pozitīvs, un šeit esmu sastaps vismaz vizuāli un domu ziņā daudz savām domām un tam darbam, ko šobrīd dara radniecīgs cilvēks, un droši vien pārskatām un nākotnē darīsim kaut ko vēl arī turpmāk. Nav viegli runāt konferences noslēgumā ar tādu uzaicinājumu ātrāk, ja? Bet es mēģināšu, tad es esmu sagatavojis šai konferencei tādas savas šī brīža un savu kolēģi šī brīža birojā, Pilsētas arhitektu birojā, domas par tēmu, kuru iesāk kolēģis Edgars Bērziņš, tēzes un idejas ir uz pētījumu, kurš bija Pilsētas arhitektu biroja iniciatīva, un Bērziņš šo pētījumu veids. Es mēģināšu turpināt šīs domas. Grūti konferences noslēgumā ir tiešām kaut ko neatkārtot, ja? Šis un tas tāds būs, bet es tomēr mēģināšu izpildīt to savu iecerēto misiju pēc iespējas ātrāk. Iekļauties laikā. Pirmais, es gribēju sākt ar tādiem faktoriem, kas, manuprāt, globāli ietekmē mājokļu attīstības procesu reģionā, lielākā mērogā, ne tikai Rīga, ne Latvija, bet plašākā mērogā. 3 faktori. Līdz ar globālo krīzi, olimpiskais moto, ātrāk, augstāk, tālāk, attīstības vektors ir izsmēlis savu bezgalīgo progresu. Un tā teikt nolicis mūsu visu pie ratiem, jo turpmākā civilizācijas izaugsme un globāla ekonomika pastāvīgi tiks konfrontēta ar zemes resursu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jautājumiem. Skaistumam, kas ir būtiska vides un arhitektūras sastāvdaļa, joprojām nav atrodama objektīvu lielumu, tāda kā, piemēram, fizikā, grādi, silts vai augsts, lumēni, gaišs vai tumšs. Tāpēc, pateicoties informācijas tehnoloģiju un demokrātijas attīstībai, šodien arhitektūrā ir sākusies, ja tā var teikt, laika marketinga ēra, kad apbūves izskatu vērtējumi aizvien vairāk ietekmē individu personīgā vai daļā sabiedrības dominējošu gaumu. Pēckara daudzdzīvokļu cētā, tad pēckara daudzdzīvokļu nama būvniecība Austruma Eiropā, tostarp Latvijā, bija tāds kā būvniecības burbulis, kas jau pavisam citā veidā turpinājas forsētās privatizācijas periodā pagājušā gadsimta 90. gados, un izskatās, ka šobrīd pieņems spēkā nama siltināšanas eiforijas veidojumu. Tas savukārt aizvien asāk eskalē jau iepriekš minētās 60. un 70. gados ieliktās problēmas, pēc būtības problēmu atliekot uz vēlāku laiku, tātad zināmā mērā padarot kaut kādas lietas atliekamies, mēs tā kā īsti nerisinamies. Es gribētu minēt šeit vienu piemēru, mazliet datus, tātad mums ir tādi dati par tautas skaitīšanu 11. gadā Latvijā, un kas faktiski rāda, ka laika posmā no 2000. līdz 2010. gadam Latvijā ir uzbūvēta 40,000 jaunu dzīvokļu, tas, ko mēs saucam šī te straujā attīstība. Bet faktiski tas nozīmē, ka tikai 2%, arī šie statistikas dati rāda, ka tikai 2% šajā laikā līdz ar to ir ieguvuši jaunas mājokļus, un kopā 4% no visiem mājokļiem ir vērtējami kā jauni. Tad pārējais fonds viss faktiski šajā pēckara laikā ir tīpaši uzbūvētais, un viss kultūrvēsturiskais fonds ir vērtējams, maigi sakot, ne tuvu kā jauns. Tad tie pirmie divi minētie mans faktori, tālāk es tā īpaši viņus neapskatīšu, jo tie ir citu varbūt kompetenci un citu komponenšu un citu varbūt
profesionāļu loku zināšanas, bet vairāk pievērsīšos tieši šim C faktoram. Mēs zinām, ka šis bija stāsts par marketingu ietekmi lietām. Turpmāk tātad, kas ir labs mājoklis? Tātad mājokļa funkcija sastāv no dažādām, dažkārt savstarpēji izslēdzošiem aspektiem. Būtiskākie aspekti X ir monumentāls, dekoratīvs, iespaidīgs, Y varētu būt ilgspējīgs, funkcionāls, liederīgs un tā tālāk. Problēmu iemesli. Pēc Otrā pasaules kara bija katastrofāls mājokļu trūkums, kad miljoniem iedzīvotāju Austrumu Eiropā nebija pajumtes, jo pirmskara sociālā mājokļu infrastruktūra bija sagrauta. Papildus pieprasījumi pēc dzīvojamām vienībām radīja tā saucamais baby boom fenomens un jaunā nukleārā ģimenes hegemonija. Un jaunā mājokļu koncepcija, ko Eiropā uzbūra minimālismu, modernismu un monumentālismu mārketings, attīstīja ideālā nākotnē mājokļu vīzijas. Ar šīm vīzijām eksportēja un eksperimentēja un īpaši aizrāvās arī plānotāji, pilsētu būvētāji un attīstītāji arī padomu bloku valstīs. Jauno mājokļu apbūves politika padomu teritorijā netika radīta atbildīgā līdzsvarotā, protams, ne demokrātiskā ceļā, kā arī netika kontrolēta tās īstenošanas komitāte. Mērķiecīgi veco un pārbaudīto mājokļu infrastruktūru, tostarp mazstāvu kvartālu apbūvu, viņas noliekšana noved pie konsekvences mierlaika vērtību un ar to uzkrāto zināšanu noliekšanas un ignorēšanas visos mājokļu sastītajos būvniecības etapos. Sākot no plānošanas un beidzot ar materiālu izvēlu valdu. Un nemaz svarīgi plānveidi un mēroga ekonomika iedzīvotājs pielīdzināja, tā var teikt, robotiem, kam nebija savas izvēles iespējas, izvēlēties sevi individuāli un daudzveidīgu dzīves tēlu. Par tēmu, kā radīt mājokli un apkaimi, kur ikvienam gribētos dzīvot, būt laimīgam, veidot ģimeni un sagaidīt savu mūžu nogali, mēs pilsētas arhitektu birojā esam diskutējam un noteikti diskutēsim arī turpmāk. Un te es gribētu izmantot tādu citātu no diskusijas, tātad diskusija par to, kas ir laime un kā mēs to vēlamies redzēt, notiek daudz, kur dažādos formātos un dažādi speciālisti, dažādi jomu speciālisti un diskutē par to. Es gribētu atsaukties uz diskusiju, kur es pamanīju BBC pagājušā gada nogalē. Laimes pētnieks no Džordža Masona universitātes saka, ka laime ir dabiskā ziņkāra, kur rada neparastas, retas un neikdienišķas lietas un notikumi, kas notiek ārpus individu un kur uzmanība caur to tiek piesaistīta mistiskajam objektam vai procesam. Ziņkārība ir ierocis, ar kuru tiek noskaidrots nezināms. Ziņkārība ļauj pētīt un atklāt, eksperimentēt un attīstīt neizdarības. Tas ziņkāra sniedz izaugsmes iespējas un jēgu dzīvē. Un vēl viens mazs citāts par laimi. Pētnieks no Stanfordas universitātes ir novērojis pētnieks, ka apkārtējā vide stimulē ziņkārību caur savu kompleksu uzbūvi, vēsturi un iespējamo nākotni. Apkārtējā vide izaicina, jo to nav iespējams pakļaut saviem likumiem. Vide ir nopietnas faktors laimes sajūta. Ar šīm atsaucēm es gribu ilustrēt to, kas ir, ja tā var teikt, pilsētas arhitektu biroju un noteikti to speciālistu un profesionāļu diskusijas temats, tā ir vide, vides kvalitāte.
tā situācija Rīgas mikrorajonos. Kā jau es minēju, Edgars Bērziņš uzdod daudz ļoti būtisks jautājums, un šeit bija repliks un komentāri un līdzīgi. Es domāju, gan šādās, gan ārpus šī formāta diskusijām ir jāmeklē atbildes un jāveicina diskusija par šiem arī, manuprāt, ļoti fundamentāliem jautājumiem. Kas nosaka un sekmē dzīvojamās vidas attīstību? Un arī Edgara pētījums apliecina, ka dažkārt to sekmē līdzpilsoņi, pašdarbība vai iesīkstējušas problēmas, kas vairāk man nemaz nepatīk. Tad, respektīvi, ja kādas lietas notiek tā, kā mums nepatīk, tad faktiski mēs sākam kaut ko darīt. Tas nozīmē, ka arī šie negatīvie faktori vai negatīvās lietas ir tas, kas virza kaut kādu veidu enerģiju kādā potenciāli vēlamā virzienā. Ir dažādi faktori, kas to liecina, tad jau šeit vairāk kārt arī konferencē pieminēt nepārvaramie nožogojumi un šķēršļi dažādu publisko telpu un ikdienas kustību virzienos. Labiekārtojums pagalmos nav labots vairākus 10 gadus. Jaunie projekti, kas tiek, ja tā var teikt, veidoti šajā esošajā apbūvē, ir bezpersoniski, aroganti, nejūtīgi, kā arī rada gan iluzoru, gan dramatisku kontrastu esošajā vidē. Tas rezultātā tikai vairo sasprindzinājumu un neapmierinātību ar esošo situāciju. Par Rīgas mikrorajonu standartu ir izveidojušās logu un loģiju rēstas nama pirmajā stāvā, komplektā ar izaicinošiem grafiti zīmējumiem, kas dažviet rada nolemtības un ieslodzījuma zonas noskaņu. Ieejas ir salauztas un logi ir izsisti. Daudz, kur internetu un TV kabaļu pieslēgumu vada ir izvilkti tā, ka rada nopietni grūto vērtēt, bet grūto kvalitatīvu vērtēt, bet ir pilnīgi skaidrs, ka šie nostieptie vadi rada nospiedošu atmosfēru un degradē vidas estētiku. Kas citādi, ja tas būtu darīts profesionāli ar profesionāļu risinājumiem, būtu pavisam savādāk. Tāpat Edgars uzdod jautājumus, kāpēc jaunie īpašnieki vai nomnieki nesakārto ar jārtāvu pirms savu mājokļu sliekšņu. Kāpēc zemes īpašnieki neapsaimnieko savus īpašumus. Kāpēc daudzas ieceres iestrēgs publiskajās apspriedēs vai tiesās. Kāpēc tikpat kā neviens nav apmierināts. Kāpēc pašvaldība ir bezspēcīga. Ļoti daudz un fundamentāli jautājumi. Un tāda virspusēja pieeja šķiet šobrīd īsti nebūtu attaisnojama. Un arī izskanējuši gan komentāri, tā atbilde arī man ir situācijas novērtējuma un nākotnes redzējuma trūkums. Pieminētā jau Berlīnas pieredze nav universāla, dažādu iemeslu pēc un nav viennozīmīgi lietojama Rīgā, dažādi argumenti pēc citu starpā arī finansiālo. Un viena no lielākām atšķirībām, ja tā var teikt, kas arī jau Edgars ļoti īpaši uzsvēra, ir tātad dzīvojamās teritorijas sadales zem šīm zem ēkām, ja, kas ir sagrāvis faktiski telpisko un funkcionālo struktūru. Un iedzīvotājiem faktiski šī draudzīgā vai tāda funkcionālā vai tāda izmantošanas iespējas ir stipri ierobežotas, maigi izsakotas. Tā ir fundamentāla problēma. Tie secinājumi, ja, tādi, kas varētu būt šobrīd kontekstā ar Edgara pētījumu un tām diskusijām, kuras ir bijuši birojā, kamēr pastāvēs problemātiskā situācija ar īpašumtiesībām,
pārliecināt daudzdzīvokļu namu īpašnieks un iedzīvotājus par iespējamiem ieguvumiem no nepieciešamajiem ieguldījumiem namu rekonstrukcijā, tā skaitā siltināšanā, es teiktu, nebūs iespējams, vai vismaz būs ļoti sarežģīti. Kā arī skaidrs, ka telpiski, gan juridiski, gan funkcionāli nesaprotama vide nav ilgtspējīga pēc definīcijas. Savukārt nepārdomāts investīcijas šajā neskaidrajā, nesaprotamajā vidē var radīt arī zaudējumus no morālo kaitējumu. Un pieminēts tika arī tas, ka nav skaidra politika, un šeit es gribētu uzsvērt šo te angļu versiju policy, nevis politikas, tā teikt, bet politika, es domāju, tādā līmenī, kas ietekmē Arta pieminēto mentālo līmeni, tādā veidā, lai mēs kā sabiedrība plašākā mērā, ne tikai profesionāli, bet arī plašākā mērā iedzīvotājs saprast, kāds tad ir tas risinājums, uz kādu modeli, uz kādu telpisko struktūru mēs ejam. Tātad nav skaidra šī te politika, būvni un zemes īpašuma konsolidācija, kas ietver gan mājokļu standartu noteikšanu, telpas, lifti, funkcionāli, dažādi uzlabojumi, gan arī to, ka telpas, ja mājokļu ārtelpa arī ir mājokļu sastāvā. Es domāju, ka jaunā mājokļu politika pieprasa konceptuāls vidas uzlabošanas pamatnostādnes un principus, kur rīdzinieku kolektīvā labklājība ir jānostāda augstāk par atsevišķu individu tiesībām. Protams, nodrošināt alternatīvas un kompensācijas mehānismus. Kompleksa īpašuma konsolidācijas risinājumu iespējami tikai izmantojot atbilstošas juridiskas normas. Gribēju izvirzīt dažas domas par pētījumu virzieniem. Šeit jau arī tika izskanēts, saņēma varbūt arī dažas atbildes, bet tomēr šķiet, ka pētījumu virzieni šajā jomā būtu vēl nepieciešami. Viens no virzieniem noteikti būtu iedzīvotāju vēlmi un vajadzību izzināšana. Un šeit Oskara sesijā mēs dzirdējām pētījumu, kurš runā par Rīgas centra daļas un šiem te iedzīvotāju vēlmēm un noskaņām, un tas ir ļoti būtiski. Kas Rīgas mikrorajona iedzīvotāju skatījumā ir tās vērtības, kas ir saudzējums, saglabājums un attīstāms arī turpmāk. Kāda ir rīdzinieku attieksme pret esošo savu dzīves vidas estētiku un attīstības idejām? Kādā mājoklī rīdzinieks grib dzīvot? Kā jau es minēju, šie te globālie sociāla-ekonomiskie procesi šobrīd šajā pārmaiņu periodā uzņem savu pārmaiņu strauji un visticamāk ieņēmis vēl šobrīd nezināmas formas pārskatāmā nākotnē, kas ir periods 10 gadu laikā. Ko daudzstāvu namu iedzīvotāji gribētu mainīt savā mājā un apkārtnē? Vai viņiem to kāds vispār ir pajautājis? Kā ēku arhitektūra ietekmē iedzīvotāju ikdienas? Cik bieži iedzīvotāji uzturas mājokļos? Kontekstā ar mainīgo darba veidu, darba formu, mobilitāti, sociālajiem procesiem un daudzām citām lietām. Cits pētījuma virziens ir par to dzīvojamo fondu dažādos griezumos jau ir apskatīts. Kāds ir ēku piepildījums? Pastāv tēzes un viedokļi par to, ka faktiskā situācijā daudzos gadījumos ēku piepildījums ir tikai daļējs. Ko domā ēku nama apsaimniekotāji un cits ieinteresētas. Tā kā pētniecības un tādas sadarbības un izziņas virzieni, es domāju, ka šajās tēmās ir ļoti būtiski un vajadzīgi, lai tiešām spētu risināt šobrīd šo te globālo problēmu. Un
te es gribētu pieminēt tādu dokumentu kā Nacionālo attīstības plānu, kurš no pagājušā gada ir spēkā, un pieminēt viņu kontekstā to, ka viņš tomēr mēģina nodefinēt vīzijas, ir nosaukt lietas, kuras šķiet arī ir ieinteresējuši plānu sagatavotājs un mēģina izraisīt plānu īstenotājos vismaz vēlmi ieklausīties un runāt tomēr par šīm pašām lietām. Tātad zem prioritātes cilvēku drošuma spēja, rīcības virziens, cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā līdzdalība, kā piederības Latvijai pamats. Un te tās rīcības ir divas nocitēšu. Jāveicina sabiedrības savstarpējās sadarbošanās spējas, kas balstītas mūsu mantotajās, iepazītajās un jaunradītajās kultūras vērtībās. Un tie, kas sadarbojas ar citiem, daudz veiksmīgāk var reaģēt uz pēkšņiem izaicinājumiem, gan uzturēt iespējamus satricinājumus, gan izmantot jaunas iespējas. Un tas ir par to sadarbību, kuras veicināšana ir fundamentāla, lai tiešām lietas notiktu vēlamajā virzienā. Pamēģināsim iedomāties kādu ideālo situāciju. Un droši vien katram no mums tā būtu atšķirīga, bet tomēr. Racionāls risinājums ir meklējams rīdzinieku motivācijā sadarboties. Es teiktu ar varu. Zem varas, es domāju, valsts pārvaldi, kurās līmeņos, kuros publiski finansētajās struktūra veidos. Tātad tas noteikti, tātad šī sadarbība noteikti radīt iniciatīvu un ierosina mājokļu daudzveidības izpausmēm pilsētā. Un šeit dažas bildes kādai iedvesmai. Es domāju, ka mums katram ir savas tādas vīzijas par to, kā mēs redzam sevi šodien un paskatāmā nākotnē. Un es domāju, ka katrai vīzijai ir iespēja izpausties gan Latvijā un, kā jau minēts, mobilitātes un daudz citu ekonomisko procesu rezultātā mums ir iespējas pielāgot savu dzīves vidi dažādām mūsu iespējām, darba, dzīves, sociālās vērtības un citām. Līdz ar to šai mājokļa situācijai un ideja par to, kā pilsētas attīstās, es domāju, ka šobrīd ir pamats domāt, ka tā attīstība ir šobrīd vēl tāda īsti nesaprastā virzienā. Ir daudz iniciatīvas, kas liecina, ka līdzinējā politika ir beigusies un mums ir jāmeklē jaunu risinājumu. Tātad, kas būtu jādara? Un tad es arī mēģināšu noslēgt savu uzstāšanos. Tātad, pirmkārt, būtu jārada iespēja attīstīties daudzveidīgākai mājokļu tipoloģijai. Šeit pieminētie dzīvojamo namu tipoloģijas, Rīgā pieejamie tipoloģiskie šie raksturi noteikti neliecina par to, ka dzīvojamo vide ir daudzveidīga. Jāattīst zemās apūles, tos par privātās iniciatīvas segmentu privātumājas, rindumājas. Jāatgūst zaudētā pieredze un prasmes pārdomātā mājokļa infrastruktūras izveidē, studējot pilnasinīgākos un ilgspējīgākos piemērus pasaulē. Ļoti obligāti jāmodelē mājokļa nākotnes iespējas. 21. gadsimta mājokļiem ir jābūt integrētām dabiskā vidē. Saistībā ar mežiem, ūdeņiem, ūdenstilpēm, kur būtu pieejams arī plašums, svaigs gaiss un atvērts horizonts. Ņemot vērā straujo nodarbinātības un mobilitātes attīstību, cilvēkiem ir jāparedz iespējas strādāt no mājām. Tātad mājas vairs nepildīs tikai guļamistabas funkciju, kas dominē daudz viet šodien. Ņemot vērā iedzīvotāju novecošanos, senioriem ir jāparedz īpaši brīvā laika pavadīšanas iespējas, dārzi, socializācija un pulcēšanās interešu kopienās blakus mājām. Ņemot vērā cilvēku dažādu ienākumu līmeni, racionālu un apsaimniekojama vide, jānodrošina arī ar nelielu budžetu.
finansēšana ar uzturēšanas izmaksām, tad mūža cena, ko praktiskāk ir nodrošināt dekonsolidētos apbūves apjomos, tātad namos ar nedaudziem dzīvokļiem. Tas atkal ir stāsts par māju tipoloģiju, kura nākotnes māju tipoloģija, kur būtu pētām, un šeit arī pieminēto piemēru bāzi. Jārespektē jaunu un alternatīvu attīstības virzienu, eksperimentālai principi, jaunu mājokļu apbūves platformas, respektējot kvalitatīvas izpausmes estētikas daudzveidīgumā. Jāattīst inovāciju un pētniecību moduļu māju ekonomiskajos uzlabošanas nolūkos. Tās būtu tās idejas turpmākajām gan pētījumiem, gan diskusijām. Pie tā es varbūt arī pieliku punktu